Labrīt! Beidzot pienācis brīdis, kad saņēmos atskriet uz Līdekām. Reku man aiz muguras jau čalo upīte. Šodien ir pirmā diena, ka plusos otrā būtībā. Pirms tam visu laiku bija mīnus, es jau domāju, tiksim uz zemledus copi, bet paldies Dievam vēl nē. Varam vēl izbaudīt nedaudz Līdekas, ko es šogad rudenī grēkoju. Rudenī es grēkoju ar Līdekām. Neaizbraucu nevienu reizi jūs iepriecināt, jo, kā jau teicu, biju pievērsies vairāk plakanajām. Jautājāt, kā es pārvadāju laivu? Pārvadāju es šādi uz jumta ar stropēm atsienu. Mana Avalon uzpūšamā laiviņa 3 metri 10 centimetri. Āķējam vaļā un laižam iekšā. Upītē izskatās, ka pat diezgan labs ūdens. Nav pārāk duļķaina kafija. Tas jau vieš cerības. Un starp citu, ir arī pieejams vēl cepurītis. Daļu jau iegādājās, bet vēl ir diezgan daudz palikušas. 3 dažādas krāsas, pelēka, melna, zaļa. Ja gribat pasūtīt, sazinieties manīm saites aprakstā. Nedomāju, ka to kādreiz teikšu, bet cik labi, ka ceļš vēl slidens. Vismaz laivu vieglāk vilkt. Aiziet! Kamerā noteikti izskatās, ka šobrīd te viss ir vienkārši. Bet, nebūtu tā nav. Te ir kritiens kaut kāds metrs aptuveni. Vēl tanī laiviņā vajag arī ierāpties pašiem. Man džeketā bija mēģinājuši laisties iekšā bobsleja veidā, iekāpt laivā un nošļūkt pa to kalniņu, bet toreiz viņiem tas galīgi labi nebeidzās. Toreiz viņi abi divi iekrita ūdenī un pazaudēja vēl daļu makšķerlietas. Tā, viss mierīgi. Bez steigas un esam laivā. Aiziet, sākam ceļojumu. Šobrīd upe izstās nedaudz pēc Amazonas straumes ziņā, bet paliks labāk. Pēc tam viņa būs mierīgāka. Sākumā uzlikšu ierasto čaterbeitu. Pamēģināšu uz viņu. Vai kā tas būtu pret to ātrās spēles principu rudenī. Man viņam pārāk liela uzticība. Čaterbeitam ļoti liels pluss ir tā viņa vibrācija šādos duļķainos ūdeņos. Jo tajā brīdī iespējams zivs tik daudz neredz, viņa vairāk paļaujas savām maņām. Un tā vibrācija viņai ļoti noteikti dod pa sānu līniju un visu jūt. Labs iesākums. Tā nav zivs. Koka sakne. Vai miza? Jā, miza. Uzliksim vardītes. Un ko es gribēju pateikt par vardītēm? No nākamās sezonas salmo arī būs savas vardes. Es esmu ticis pie prototipiem testēšanai. Tādas krupjuveidīgās, tādu grubuļainu muguru. Rekud lielie varianti. Un tad vesela kaudze ar mazajiem asarītim. Es jau jūtu, labi aizies. Bet tagad uzliksim balto vārdi. Pamēģināsim ar to
Jā, lielākais plus, ka mēs tagad varēsim uztaisīt to lēno izspēli ar viņu. Pat uztaisīt kādu pauzi, uzliku vieglāku džigalu, viņš šķiet 5 grami. Koks. Es ceru, ka mēs neaprausim mūsu vienīgo prototipu. Tas būtu sāpīgs iebirziens. Nē, viss veiksmīgi. Vēl viens loms, ko es negribēju. Paskat, kā nomizots alksnis. Ritīgi viss sarkans. Pagaidām bez zivtiņām. Lēnām dreifējam. Ķeram visādus rudens jaukumus, visādas lapas, sapūšās zāles. Opiņā. Vēl viens zars. Negribu izkustināt to, kas tur ir. Pēc tam viņš visu pa upi laidīsies uz leju. Makšķerēju jau 2 stundas, un zivtiņas nav. Savukārt, kas ir mīnusi, sākās. Sāk salt ciet, makšķerēja spice. Pagaidām pati spole vēl nesalst, bet, kā es teicu, ar to Johnson's Baby eļiņu saliesim, lai sasūcas iekšā, un tad nesalst ciet. Tad viss būs čikiniekā. Savukārt pašiem riņķiem Corona Fishing silikons. Šobrīd esmu eksperimentējis jau ar šiem mānekļiem, un nekas nav bijis. Tad atcerējos, ka man taču ir līdz vēl citi prototipi. Lucky John čaterbeitiem jaunas krāsas būs uz nākamo sezonu. Nezinu vēl kādas, bet iedevu man te testēt dažas. Aiziet, plēšam vaļā un liekam virsū. Varbūt tomēr to vibrāciju paņemsim. Jo mēģināju lēno spēli. Ar vārdi mēģināju ar relaksiņu lēno spēli. Un nekā. Šīs gan pārbaudījums tagad jāpārvar bija. Vēl neesmu ticis pāri, talīt tikšu. Ļoti veiksmīgi. Esam iepeldējuši nākamajā dienā. Tiešā vārda nozīmē. Vakardien uznāca lietus diezgan spēcīgs. Nolēmu neturpināt sopi. Un braukt tomēr šodien. No rīta biju aizbraucis uz vienu ezeriņu. Tas bija aizsalis. Atbraucu atpakaļ uz to pašu upi. Sākt no posma, kas pagājušajā gadā man bija ļoti rezultatīvs.
uzlikšu čaterbeitam mazo vārdi. Kā viņa iekrāsojusies jau no vakardienas. Kā viņas sakrāsojušās. Nu, tik blietē. 4 šāvieni. Kārtējais pārbaudījums. Upe mainās ne tikai pa gadiem, bet arī pa mēnešiem. Pirms pāris mēnešiem šis koks vēl nebija upē iegāzies. Nākamgad šeit būs pamatīgs aizprosts jau, ka pavasarī pa upi nesīs kokus. Šogad vēl izskatās, ka tiksim cauri. Nu, kas tad tur? Nē, nav zivs. Man jau likās. Kārtējais koks. Vienkārši šis griežās. Ritīgi brieži ragi. Nu, kad beidzot būs šāviens par rokām? Tagad jau kaut kādu stundiņu mētāju un pagaidām bez pieskārieniem. Pa 2 dienām neviena cope pat. Taču upē zivīm jābūt uz rudeni, jāsanāk. Ķerās tikai zari. Vēl viens. Tikko redzēju pirmo zivtiņu palacoties. Nezinu, kas tā bija, bet nu vismaz citādāk būtu kaut kādas vietas, kur baltās zivis parādas. Un tur arī līdekām būtu jābūt. Bet līdz šim nekur nebiju manījis nevienu mazāko plunkšķīti. Upe tā kā izmirusi. Visam bonusā vēl trūka tikai mānekli pazaudēt. Jā, tur pārāk dziļš. Nu jā, gatavs. Acīm redzot nav lemts. Noteikti bieži vien jūs skatāties un domājiet, kāpēc viņam tā ķerās, bet man nekas nesanāk. Palieku tukšā un nolaižas rokas. Bet redziet, kā man arī gadās tas pats. Vienkārši bieži vien es tos video nepublicēju, bet nolēmu, nu šis jāliek būs, lai parādītu to rudens realitāti. Priekšā kokā sēž zivju dzenītis.
Jau vakar braucot pamanīju sākumā vienu, un pēc brītiņa vēl viens. Man likās, viņi diezgan reti, es nebiju redzējis, jo manā pusē kaut kādus gadus 10. Bet izrādās, ka ne. Abi divi spēlējās te. Labu gabalu peldēja, bet lidoja man pakaļ. Pa priekšu, rotaļādamies. Jauns loms. Opiņā. Pīlis arī pilni krūmi. Teikšu, kā ir. Izskatās, ka šīm 2 dienu mocībām ir pienākušas beigas. Pie dabas būt ir forši. Makšķerēt ir forši, bet tad, kad neķerās, tad nav līdz galam forši. Gribējās tomēr kaut ko iesmelt, tīpaši tajā augstumā, ka rokas salst un viss ir slikti. Nu, vismaz notestējām jaunās vārdītes. Daļu jau norāvu, tāpat kā jaunos čaterbeitus. Noteikti uz jauno sezonu būs jaudīgi, un tad jau sākot no maija varēsim testēt vairāk jaunās krāsas. Tālūk, labi, teikšu paldies, ka skatījāties. Spiežam īkšķi. Atā!